Valdošais uzskats ir, kad organiskās augsnes hidromelorācija saistās ar paaugstinātām augsnes CO2 emisijām. Tā tas nereti arī notiek, bet bieži netiek ņemt vērā citi aspekti, vērtējot hidromelorācijas ietekmi uz augsni, jo tajā brīdī, kad mēs esam gruntsūdens līmeni pazeminājuši, mežaudas augšanas apstākļi uzlabojās, līdz ar to palielinās arī oglekļa ienese augsnē ar atmirušo biomasu, tajā skaitā zemesētas veģetāciju, koku vainagu nobiras, sīksaknes un tam līdzīgi. Un šie pretējie procesi augsnes emisijas un oglekļa atgriešanās augsnē viens otru kompensē, un pētījumi Latvijā, kas līdz šim brīdim ir veikti, tie norāda, ka augsne oglekļa uzkrājumu visdrīzāk nezaudē Latvijas apstākļos. Papildus novērojumi ir tādi, ka būtu jāņem vērā arī metāna emisijas, ne tikai oglekļa emisijas. Šī brīža novērojumi norāda, ka tajās platībās, kur hidromelorācija nav veikta, pastāv lielāka varbūtība novērot paaugstinātas metāna emisijas. Proti, ir gadījies tā, ka ar 10% varbūtību mēs ieejam platībā, kurā nav veikta hidromelorācija, un tur būs novērojams tik lielas metāna emisijas, kas meža ekosistēmu kopumā var padarīt par klimatam nelabvēlīgu. Tas arī būtu aspekts, kas ir jāņem vērā, vērtējot hidromelorācijas ietekmi uz meža ekosistēmas siltumnīca efekta gāzu bilanci. Kā viena no klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumiem noteikti ir jāmin meža augsnes ielabošana ar koksnes pelniem, piemēram, mežaudzēs ar melorētām organiskām augsnēm. Zināms, ka koksnes pelni satur virkni augiem nepieciešamos barības elementus, tādus kā kālijs, fosfors, kalcijs, magnijs un arī augiem būtiskos mikroelementus. Un līdz ar šo te barības elementu ienešanu mežaudzē tiek veicināta kokaugu augšana, kas savukārt nozīmē, ka tiek veicināta krājas papildu pieauguma veidošanās. Tas savukārt nozīmē, ka tiek veicināta papildus, jeb intensīvāka atmosfēras oglekļa dioksīda piesaisti tieši koku biomasām. Augsnes ielabošanu ar koksnes pelniem iesaka veikt 10 līdz 15 gadus pirms krājas kopšanas vai atjaunošanas cirtes, bet skatoties no klimata pārmaiņu mazināšanas viedokļa, visefektīvāk augsnes ielabošana ar koksnes pelniem ir veikt 20 līdz 40 gadus vecās jaunaudzēs pēc krājas kopšanas. Un šāda te augsnes ielabošana kombinācijā ar regulāru kopšanu var pat dubultot kokaugu biomasā piesaistīto oglekļa dioksīda daudzumu. No klimata pārmaiņu mazināšanas aspekta šāda mērķiecīga meža atjaunošana īpaši piemērot ir piemēram mežaudzēs ar dabiski mitrām augsnēm, kurā dabiskā atjaunošanās rezultējas mazproduktīvās audzēs. Un ir aprēķināts, ka mērķiecīgas meža atjaunošanas klimata pārmaiņu mazināšanas efekts var sasniegt gandrīz 6 tonnas oglekļa dioksīda ekvivalentu no hektāra gadā. Tie pasākumi emisiju samazināšanai no organiskām augsnēm, kas vērtēt Latvijā, faktiski visi ir vērsti uz to, ka mēs iegūstam gan emisiju samazinājumu, gan arī papildus koksnes pieaugumu, vai mēs samazinām mežsaimnieciskos riskus, attiecīgi samazinām varbūtību, ka tā audze aizies bojā, pirms mēs iegūstam no viņas saimniecisko labumu. Līdz ar to visi viņi ir vērsti uz papildus ienākumu gūšanu, un no tāda skatpunkta praktiski visi šie pasākumi ilgākā laika posmā, ja mēs raugamies uz 21. gadsimta otru pusi, viņiem izmaksas ir negatīvas. Tas nozīmē, ka izdevumi, kas mums ir radušies pasākumu ieviešanas rezultātā, piemēram, augsnes sagatavošana vai stādīšana vai meliorācijas sistēma, iegūtie ieņēmumi nosedz izmaksas, kas veidojušies pasākumu ieviešanas rezultātā. Cik lieli ir šie papildus ieņēmumi attiecībā pret izdevumiem, tas atkarīgs no tā, kā apsaimnieko mežu, jo šeit atšķirībā no lauksaimniecības mēs runājam par 40, 50 un 60 gadus ilgu laika posmu, bet pamatā izmaksas līdz 50. gadam, ja mēs runājam par mērķtiecīgu meža atjaunošanu, dziļogu veidošanu, slapjās platībās ar meliorācijas sistēmu ierīkošanu vai uzturēšanu, tad arī šie pasākumi, viņu izmaksas ir zem 10–20 eiro, atkarībā no tā, kāds mēs mežsaimnieciskās darbības pēc tam veicam. 10–20 eiro par 1 tonu CO2 emisiju samazinājumu. Koksnes pelnu izmantošanas augsnes ielabošanai galvenais priekšnoteikums ir to atbilstību kvalitātes kritērijiem. Tātad pietiekams barības elementu saturs, savukārt smago metālu saturs, kas nepārsniedz noteikts robežvērtības.
Pētījumi gan Latvijā, gan Ziemeļvalstīs norāda ne tikai uz klimata ieguvumiem, bet arī uz ekonomiskiem ieguvumiem. Savukārt būtiska negatīva ietekme uz vidi, piemēram, ūdens kvalitāti vai zemesēdes veģetāciju, pētījumos netiek konstatēta. Baltijas valstis un Ziemeļvalstis kopumā izceļas ar to, ka mums ir daudz meža platības, kurās augsni veido organisks materiāls, kā tie ir pamatā bijušie zāļu un pārējais purvi, kas senos laikos ir apmežojušies, vai arī cilvēku saimnieciskās darbības ietekmē ir pazeminājies gruntsūdens līmenis un izveidojušies labvēlīgi apstākļi meža ieaugšanai. Latvijā kopumā mums tātad ir aptuveni 25% mežu ar šādām organiskām un pushidromorfām augsnēm, kas arī no emisiju skatpunkta ir organiskas augsnes, jo rada emisijas, un tad puse no šiem augsnēm aptuveni ir meliorēta, un otra puse ir nosacīta dabiski mitrs. Tas ir, viņās nav tieši saimnieciskās darbības ietekmes uz gruntsūdens līmeni. Abas šīs mežaudžu grupas ir problemātiskas gan no meža apsaimniekošanas skatpunkta, gan no sega emisiju skatpunkta, jo gan dabiski mitrās augsnes, gan arī meliorētās augsnes rada diezgan daudz sega emisiju. Un ko mēs varam darīt, lai šīs emisijas samazinātu? Viens ir tas, ka mums ir jāsaprot, jo vairāk tur izaugs biomasa šajās platībās, jo lielāka būs tā oglekļa daļa, ko mēs piesaistīsim dzīvajā biomasā, koksnes produktos, aizstāsim fosilo kurināmo, attiecīgi mēs šādā veidā varam samazināt emisijas. Otrs veids, kā mēs varam samazināt emisijas, kas pamatā veidojas no augsnes, ir samazināt pašas augsnes emisijas ar pasākumiem, kas vērsti uz emisiju veidošanai nelabvēlīgu apstākļu rašanos. Emisijas mums pamatā ir, ja mēs runājam par meliorētām platībām, tad visu cauri gadu, izņemot ziemu, varbūt mums veidojas CO2 emisijas, un reizēm, ja gruntsūdens līmenis paceļās, pateicoties bebru darbībai vai kādām citiem faktoriem, tad mums tur var veidoties arī metāna emisijas. Un tad ir smieklu gāze, jeb dislāpekļa oksīds, kas veidojas tad, kad viņam ienāk prātā. Mēs īsti nemākam izskaidrot viņa veidošanās šīs likumsakarības. Tomēr tas saskaņā ar Latvijā veiktu pētījumu rezultātu, tomēr vairāk šis dislāpekļa oksīds emitējās no dabiski mitrām augsnēm. Tātad, ko mēs varam darīt, lai to visu uzlabotu? Viens ir uzlabot augšanu. Tas nozīmē, ka mums ir jāuzlabo mitruma režīms, tā lai tie koki visu laiku būtu optimālos apstākļos, lai viņi neciest no pārlieka mitruma, lai viņu saknēm būtu pieejams pēc iespējas lielāks barības vielu daudzums. Mums šie koki ir jākopja, mums viņi ir jāstāda tā, lai viņi pēc iespējas ātrāk ieaugtos un paši spētu regulēt gruntsūdens līmeni. Līdz ar to šeit nāk iekšā meža atjaunošanas metodes, piemēram, kūdras augsnē jāgatavo vislabāk ar pacelošanas metodi, tad mēs iestādam kociņu uz auguriņa. Viņam ir gan vairāk barības vielas sākumā pirmajos gados, gan arī viņš ir mazliet lielākā sausumā nekā vispārējā platība un spēja augt ātrāk uz pirmajos gados. Otrs, mums ir saulēcīgi jāizkop šīs platības, lai tie koki veidotos stipri ar vispusīgi attīstītu sakņu sistēmu un pēc iespējas ātrāk sasniegt tādas dimensijas, kas mums ir interesantas saimnieciskai izmantošanai. Tad attiecīgi mēs tos kokus pārceltu koksnes produktu kategorijā un vai uzreiz, vai pēc ļoti ilga laika, kad tā koksnes produktu kategorija izbeidz kalpot, pārvērst viņu par biokurināmo. Otrs paņēmiens, kā palielināt piesaisti dzīvajā biomasā, tas ir izmantot mēslojumu. Kūdras augsnes gan pie mums, gan citās zemēs gandrīz garantēti agri vai vēl sāk pietrūkt kālijs vai fosfors, vai šie abi divi elementi, tāpēc mums ļoti labi pēc katras kopšanas cirtis, tā kā mums parādās tur tehnoloģiskie koridori mežā, ienest vismaz tikpat lielu kāliju un fosforu mēslojumu daudzumu. Parasti to dara Ziemeļvalstīs ar koksnes pelniem, ienesot mežā 3 līdz 10 tonnas koksnes pelnu, un tad mēs iegūstam divus labumus. Taudze uzreiz ātrāk spēja atgūties no kopšanas cirtas radītās traumas un ātrāk veidot biomasu.
un ātrāk noregulēt gruntsūdens līmeni, nodzenot to lejā, un tāpēc mums tur neveidojas metāna emisijas. Un otrais labums arī ar to pašu saistīs tas, ka šī audze ātrāk aug, un mums ir attiecīgi vismaz par 10–12 tonnām lielāka CO2 piesaiste turpmāko 10 gados kopumā 10–12 tonnas. Un tā mēs varam 2 līdz 3 reizes atkārtot šo operāciju, un katru reizi mums ir iegūstams papildus pieaugums. Tad, ja runā par slapjām augsnēm, arī tur mēs varam šo to darīt, nerokot dziļus grāvjus. Mēs varam vienlaicīgi ar augsnes gatavošanu un stādīšanu ierīkot dziļvagas, savienojot vai novadot ūdeni no dziļākajām, no tām lielākajām bedrēm projām uz vienu vislielāko bedri vai prom no mežaudzes, un tad mums ātrāk šī mežaudze izkalst, un augsnes gruntsūdens līmenis pazeminās straujāk, un tad mēs nedabūjam lielu metāna emisiju pīķi pavasaros, tā kā gruntsūdens līmenis mums vēl ir augstu, zeme jau ir sasilusi, un tad mums tur veidojās lielas emisijas, ja tā platība ir tāda slapja. Ja mēs dabūjam šo ūdeni zemē, tad emisijas stipri samazinās. Noteikti, ko mēs vēl varam darīt, izvēlēties pareizes sugas. Ja mums ir tā platība visticamāk raiba, vietām slapja, vietām sausa, tad mēs varam stādīt slapjai vietā tās sugas, kas piemērotākas slapjām vietām. Tas ir bērs, melnaugsnis, un sausajās vietās mēs varam stādīt vai nu priedu vai auglīgākās platībās segli. Mēģina izmantot, ko pēta Ziemeļvalstīs, tas ir pakāpeniskās cirtes. Ēncietīgām sugām, kas mūsu gadījumā būtu tikai egle, tās būtu pakāpeniskās cirtes, izņemot, nenozāģējot audzi vienlaicīgi, bet pakāpeniski ņemot ārā kokus un ieaudzējot jauno paudzi no paaugas kokiem. Jā, šis paņēmiens mums dod divas lietas. Viens, mums pastāvīgi ir oglekļa ienesa augsnē, līdz ar to mums auga atliekas nepārtraukti kompensē oglekļa zudumus no augsnes, un otrais, ir koki, kas visu laiku spēj nodzīt gruntsūdens līmeni uz lejumus, tāpēc neveidojās metāna emisijas šajā platībā, kas ir raksturīgs izcirtumiem tūlīt pēc mežizstrādes. Otrs paņēmiens saulmīļu sugām, tas ir pakāpeniskās joslu cirtes. Šis paņēmiens mūsu apstākļos viņš pagaidām ir tādā izpētes stadijā. Mēs nevaram vēl apgalvot, ka viņš kādu būtisku labumu dot attiecībā uz seg emisijām. Bet ir pētījumi turpinās. Ja Latvijas un Eiropas likumdošanā nepastāv tāda reāli ierobežojuma kāda no uzskaitīto pasākumu ieviešanai, ir netiešas grūtības pasākumu ieviešanai, piemēram, sadrumstalot īpašumu struktūru, kas mums apgrūtina meliorācijas sistēmu, atjaunošanu, uzturēšanu, modernizāciju vai jaunu meliorācijas sistēmu ierīkošanu. Mums var būt problēmas ar jaunu meliorācijas sistēmu vai atjaunot meliorācijas sistēmu pieslēgumiem pie dabiskajām ūdenstecēm, kur prasības var būt neizpildāmas vai ekonomiski neizdevīgas meža īpašniekam. Bet tas ir tādas netiešas ietekmes. Attiecībā uz organisku augšņu apmežošanu arī nav ne Latvijā, ne arī no Eiropas komisijas puses kaut kādi ierobežojumi. Var kā potenciāli problemātisku jomu minēt to, kad ir teritoriāli plānojumi, kur pašvaldība var nevēlēties, ka kādā no platībām lauksaimniecības zeme ir transformēta par meža zemi. Ja zemes īpašnieks vēl šajā platībā iegūtās piesaistes vienības pārdot, piemēram, VER vai Gold standarta sistēmā, tad tur ir savi ierobežojumi, kas attiecās uz meliorācijas sistēmu ierīkošanu organiskajās augsnēs. Visticamāk, ka varēs nopārdot tikai platības, kas ir apmežotas slēdzot meliorācijas sistēmas. Te atkal paliek jautājums, kurā brīdī viņas slēgt vai uzreiz, un tad visticamāk būs problēmas tā meža ieaudzēšana vai pēc tam, kad tas ir mežs izaudzis. Vēl organiskajās augsnēs arī šajās pašās VER un Gold standarta sistēmās var būt ierobežojumi attiecībā uz augsnes sagatavošanu organiskās augsnēs. Piemēram, VER standartā pastāv prasība, ka ne vairāk kā 10% no platības drīkst būt skarificētas. Līdz ar to saskaņā ar mūsu likumdošanu varētu būt problemātiski iestādīt 1500 eglis vai priedes. Mēs ar 10% skarificētu platību varam iestādīt tikai
nedaudz mazāk par 1000 kociņu. Līdz ar to viņi var pieaudzēt kā plantāciju. Savukārt no tās pašas veres prasībām var tikt izvirzīts nosacījums, ka viņi nedrīkst transformēt par plantāciju, bet tikai pa mežaudzi, lai novērstu to iespējamību, ka šī platība turpmākajos dažos gados tiek atgriezta atpakaļ lauksaimnieciskajā ražošanā. Visā citādi šie pasākumi gan meža zemēs, gan lauksaimniecības zemēs, kuras var apmežot, ir pilnīgi droši un spēkā esošās likumdošanas robežās īstenojumi, tajā skaitā pelnu izmantošana arī nepastāv ierobežojumi, izņemot varbūt tīri tehniskus šķēršļus, kā tos pelnus sagatavot pirms izkliedēšanas mežā, kā viņus ienest mežā. Bet arī tas ir izcināms, ja šos pelnus iepriekš sagatavo, nocietina, vai advancēts variants, tas ir pārstrādā granulās, bet vienkāršāk būtu vienkārši sacietināt, sadrupināt un tad izkliedēt, tā ka viss ir darāms un nekāds juridiskas vai likumdošanas izmaiņas nav nepieciešams, lai mēs samazinātu emisijas un palielinātu piesaistes mežu.